Priekuļu tehnikums pēdējo gadu laikā ieguldījis ievērojamas līdzekļus, lai nodrošinātu saviem audzēkņiem kvalitatīvu mācību vidi. Renovēti mācību korpusi, dienesta viesnīca, šobrīd siltina ēkas, kurās notiek praktiskās nodarbības. Tie ir nopietni līdzekļi, jau esam ieguldījuši no RF līdzekļiem vairāk kā 5 miljoni. Šajās 3 ēkās esam ieguldījuši no klimatu pārmaiņu finansu instrumenta projekta 400 000 eiro. Un audzēkņiem arī pieejams ir milzīgs sporta komplekss ar 1000 kvadrātmetru lielu sporta zāli un ar ļoti daudz atklātajiem dažādu spēļu laukumiem. Jau pieņemts lēmums, ka no nākamā mācību gada Priekuļu tehnikumam tiek pievienota Ērgļu arodvidusskola, līdz ar to paplašinās arī mācību iestādes piedāvāto profesiju klāsts. Tāpat tehnikuma realizētajās izglītības programmās sagādāts jauns un moderns aprīkojums. Mēs esam iepirkuši visās izglītības programmās gan tehnoloģijas, gan aprīkojumu, gan instrumentus, lai kvalitatīvi nodrošinātu izglītības procesu, un esam izstrādājuši Priekuļu tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju 2015–2020 gadam, kur mēs paredzam renovēt pārējās ēkas, tas ir uzlabot infrastruktūru, kurās neesam to izdarījuši, un gribam papildināt aprīkojumu visās izglītības programmās, kurās mēs audzēkņiem piedāvājam, lai būtu kvalitatīvs mācību process. Par vairākām no tehnikuma piedāvātajām profesijām pastāstīsim sīkāk. Datorsistēmu tehniķi mācību laikā apgūst visu, kas nepieciešams, lai strādātu ar datoru. Audzēkņi atzīst, šeit iespējams gūt ļoti daudzpusīgas zināšanas, kuras vēlāk var padziļināt, turpinot mācības jau augstskolā. Datorsistēmu tehniķi vispār mācās darbu ar datoru. Darbu ar datoru nevis tā, kā mēs to saprotam, sēdēt Wordā un rakstīt, bet darbu ar datoru vairāk fiziski, izjaukt viņu, salikt viņu, pievienot viņam dažādas perifērijas ierīces, printerus, skenerus, dokumentu kameras, tīkla kameras un tā tālāk. 4. kurs apgūst arī tādas lietas kā datortīklus, kas jau ir diezgan sarežģīti un advancēti. Tā mums ir arī laboratorijas atsevišķas, kur ir tīri dažādas bezvadu tīklu pārraides un viss pārējais. Mācās arī programmēšanu. Jaunieši vērtē, ka izvēlējušies perspektīvu profesiju. Uzņēmumos pēc labiem datorspeciālistiem ir liels pieprasījums. 3. kursa audzēknis Guntis arī stāsta par neseno iespēju doties praktizēties uz Portugāli. Novembrī datorsistēmu tehniķiem bija iespēja aizbraukt uz Portugāli uz mēnesi. Citi strādāja mājaslapu izveidē, citi servisā. Es pats strādāju mēnesi servisā. Un, fantastiska pieredze, kurā ieguvu pirmo darbu pieredzi, citā valstī, citā valoda, citā kultūra. Sapratu arī to, cik labi es ko zinu, cik labi ko es nezinu. Par to, ka izvēlējušās apgūt ekoturismu speciālista profesiju, gandarītas ir 2. kursa meitenes, jo viņas atzīst, mācības te ir ļoti interesantas un arī piedzīvojumiem bagātas, ar laivu braucieniem, nakšņošanu teltīs, ekskursijām dabā. Ekoturisma speciālists rūpējas par apkārtējās vides un kultūras mantojuma aizsardzību. Viņi labi iekārto apkārtējo vidi, izmantojot tikai dabai draudzīgas lietas. Un pēc tam iepazīstina ar to visu, tā kā vietējos un ārvalstu turistus. Kāpēc tu izvēlējies? Man patīk daba, man patīk dzīvnieki, man patīk komunicēt ar cilvēkiem. Man patīk tā visvairāk kultūra vēsturiskā vide, kas tad tajā objektā agrāk bijis un kāpēc viņš tieši tik nozīmīgs Latvijai un tā. Ka jūs iziet cauri reālajiem objektiem? Jā. Šīs specialitātes audzēkņi regulāri piedalās konkursā Jaunais profesionāls, un lai arī konkurence spēcīga, allaž gūtas godalgotas vietas. Nopietna konkursa finālam savā profesijā ēdināšanas pakalpojumu speciālists gatavojās arī topošā pavāra Kristīne. Viņa stāsta, ka mācību procesā ļoti palīdz profesionālās virtuves iekārtas, ar kādām aprīkota mācību virtuve. Šeit var izmācīties par tādu labu pavāru? Jā, var tiešām skolotājs tiešām ir tādas ļoti labas. Ja mūsu absolventi ir pat Rīgā 2. labākā restorāna īpašnieks, šefpavārs, tad mums vēl tas ir biblioteka numur 1, vēl ir ostas skatos, Ingmārs Ladiks, ļoti daudz.
Savukārt apdares darbu tehniķi un ēku celtnieku mācību praktisko daļu apgūst ne tikai savās darbnīcās, bet arī iesaistās skolas labiekārtošanas darbos. Piemēram, nesen remontētas dienesta viesnīcas istabiņas. Puiši vērtē savu amatu, te iemācīsies labi. Man tas nākotnē pašam noderēs, pats varēšu sev remontēt savu dzīves vietu. Un jā, tas personīgi tas sāk ieekonomēt, man ir zināšanas, un jā, tas varu visu uztaisīt tā kā pats es gribu. Tāpat arī automehāniķu profesijā labi meistari ir pieprasīti. Puiši gan neslēpj, mācības ir diezgan sarežģītas un jābūt vēlmei mācīties arī papildus skolas programmai, taču galu galā tas ir to vērts. Te māca elektronikas lietas, mašīnas elektroniku, diagnostikas, remontus. Kur pēc tam var strādāt, kad pabeidz skolu? Autoservisos, var izveidot privātos visādus uzņēmumus, kā pats izvēlas. Par visām tehnikuma piedāvātajām profesijām uzzināsiet gan mācību iestādi apciemojot, gan apmeklējot tehnikuma mājaslapu internetā. Bez tam, tā kā šis ir skolas 100. jubilejas gads, tad 3. jūlijā ik viens absolvents un darbinieks mīļi tiek aicināts uz salidojumu.